Labdien, 14. oktobrī. Šī nedēļa mums ir svarīga ar to, ka Līvānu novadā viesosies savā darba vizītē Latvijas valsts prezidents Edgars Riņkevičs, un tas notiks šo piektdien, 18. oktobrī. Prezidents darba vizītes laikā Līvānu novadā pavadīs visu dienu, un viņa vizīte ir saskaņota ar prezidenta kancelēju, ņemot vērā arī kancelējas vēlmes. Un tātad gan ir plānota tikšanās ar Līvānu novada domes vadību, gan tuvāk prezidents iepazīs mūsu galveno, tā teikt, zīmoli, jo mēs tomēr esam unikāli Eiropā un pasaulē. Otras tādas pilsētas nav nevienā Eiropas valstī, kurā būtu divi optiskās šķiedras uzņēmumi, tā ka mēs esam optiskās šķiedras galvaspilsēta. Un tādēļ prezidents apmeklēs vienu no mūsu optiskās šķiedras uzņēmumiem Lightguide Optika International, lai iepazītos, kā top šie unikālie produkti klātienē. Un tāpat arī iepazīsies ar mājražotāju, mūsu novada vārda nesēju Līvāņu ķiploks darbību, apmeklējot arī šo te mūsu mājražotāju ģimenes uzņēmumu. Un tāpat arī plānots apmeklēt pašvaldības sociālās aprūpes centru Rožlejas, kur prezidents tiksies ar aprūpes centra iemītniekiem, kā arī tāda pavisam atkal no citas vecuma grupas jaunieši. Pēc Rožlejām prezidents arī apmeklēs šo te mūsu multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru Kvartāls, jo viņam arī likās interesanti, ka mūsu jaunieši ir aktīvi. Šogad mēs esam Latvijas jaunatnes galvaspilsēta, un vairāk mūsu skolu pašpārvalžu jaunieši ir realizējuši arī jaunatnes projektus, tā ka noteikti būs arī saturīga saruna ar mūsu novada jauniešiem prezidentam. Kā arī, protams, kur nu bez mūsu galvenā turisma objekta, prezidentam parādīsim arī Līvānu stikla un amatniecības centru, un arī mūsu izcilais stikla pūtējs Aleksandrs Logvins demonstrēs, kā tad top slavenais Līvānu stikls. To būs iespēja prezidentam redzēt arī klātienē. Bet kā tad ar iedzīvotājiem? Kad būs iespēja satikties mūsu novada iedzīvotājiem vajag ar prezidentu? Jā, arī par to ir padomāts, un lai uz šo tikšanos varētu paspēt arī tie, kas strādā, tad tikšanās ar iedzīvotājiem 17. piektdien Līvānu kultūras centrā, kultūras centra lielajā zālē. Būsiet visi mīļi gaidīti, nav nekāda pieteikšanās nepieciešama, brīvi nāciet, un būs iespēja gan uzklausīt prezidentu, gan arī uzdot viņam savus jautājumus. Tā ka lūdzu aicinām piedalīties 18. oktobrī, piektdien, 17. Līvānu kultūras centrā, tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Riņkeviču. Šonedēļ Līvānu pašvaldība apmeklēs arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā. Viņam plānot ir tikšanās ar domas priekšsēdētāju šajā nedēļā. Un vēl dažādās projektu aktivitātēs šonedēļ ir arī dažādi braucieni un tikšanās, piemēram, Latvijas-Lietuvas sadarbības projektā. Projektu vadības grupa tiksies ar Mažeiķu pašvaldības pārstāvjiem, lai kopīgi realizētu sadarbības projektu. Savukārt jauniešu jomas projektu aktīvisti šonedēļ prezentēs arī savu veikumu, piemēram, Jaunsilavas pamatskolas pašpārvalde šonedēļ atklās pašu jauniešu veidoto pašpārvaldes telpu skolā, un projekta realizācijas prezentācija tur notiks. Un tāpat arī šīs nedēļas nogalē, 18. oktobrī no 20:20, ja jūs manat šajā pašvaldības ēkā gaismu, tad nebrīnieties, jo pirmoreiz Latvijā mūsu jaunieši, jaunatnes centrs Kvartāls, realizēs iniciatīvu politiķiem kopā ar jauniešiem, diskutējot, darbojoties, bet to darot nevis kādā dienas laika vai rīta stundas sanāksmē, bet tieši vakarstundā.
Un tāda nakts ar politiķiem ir plānota arī diskusiju formātā pirmoreiz Latvijā, šeit Līvānos, piekdienas vakarā no 20. vakarā. Tā ka būs arī pārstāvji aicināti no dažādām jauniešu organizācijām, ne tikai Līvānu novadā, bet arī no Latvijas jauniešu organizācijām. Un ļoti ceru, ka būs arī tāda auglīga un radoša, neformāla šī diskusija, kas būs vakarā 18. oktobrī. Un vēl ir dažādi gādinājumi, ko es gribētu aicināt iedzīvotājiem neaizmirst, ka vēl tikai otrdien, 15. oktobrī, jums ir iespēja aptaujā izteikt viedokli un arī ierosinājumus par Līvānu novada attīstību, par dažādām jomām, gan par to, kā jums patīk infrastruktūra, kā jums patīk dažādas mūsu novada pakalpojumu piedāvājumi, gan kas ir saistīti ar izglītību, gan varbūt ar apsaimniekošanu mājokļu, ar sociālo darbu un tā tālāk. Un, protams, arī aptaujā ir iespēja uzrakstīt savus priekšlikumus, kas būtu svarīgākie darāmie darbi jūsuprāt. Nu, nevienmēr iedzīvotāji atnāk uz pašvaldību, katrs pasaka to savu, varbūt sāpi vai vajadzību vai priekšlikumu un ideju, bet šeit jums ir iespēja to izdarīt šīs aptaujas veidā. Tā kā vēl otrdien to var izdarīt. Un savukārt līdz 31. oktobrim vēlos atgādināt, ka var piedalīties balsojumā par labāko, jūsuprāt, labāko kultūras pasākumu aizvadītajā sezonā. Tā ka mūsu kultūras darbinieki ir aktīvi pastrādājuši, un es domāju, ka ik viens iedzīvotājs ir kādā pasākumā piedalījies, tā ka varat salīdzināt, un ja kāds ir īpaši iekritis sirdī, tad es aicinu nobalsot, jo tieši balstoties uz iedzīvotāju vērtējumu, tad arī tiks noteikts gada labākais kultūras pasākums mūsu novadā. Tā ir tāda ikgadēja tradīcija, un tāpēc aicinām arī to izdarīt. Paldies arī visiem tiem iedzīvotājiem, kas iesūtījuši priekšlikumus Līvānu novada domas atzinības raksta pretendentu saņēmējiem, kuri tiks apbalvoti 18. novembrī. Jāteic, ka šogad aktivitāte lielāka, ir tiešām daudz kandidātu, no kuriem izvēlēties, un tad jau darbiņš priekšā Līvānu novada pašvaldības deputātiem, vērtējot arī jūsu pieteikumus. Tā ka paldies jums par to, un atgādināšu vēlreiz, ka tikšanās ar Latvijas valsts prezidentu šo piekdienu, 18. oktobrī, 17. Līvānu kultūras centrā. Veiksmīgi jums nedēļu un uz tikšanos!